Jautājums, kāpēc augļkoki jāapgriež katru gadu? Konkrēti par persikiem. Lūk, tādam būtu jāizskatās persika vainagam. Šogad viņš gan nav vēl apgriezts, bet viņu veido, tā teikt, krūzes formā, kausa formā, lai zari iet vairāk uz malām. Jo tad, ja viņu negriež un vispār, tad ir tā, kā pagājuši gadu bija, ka bija lielās persika ražas. Visi persiki koks ir tā kā slota, zariņi tievi, gari, un viss rāži ir augšā un attiecīgi liecās un lūst. Te arī viens mans vecs persiks, kas sākumā netika griezts, un arī zari visi ir jaunie un ražo tikai augšā uz viena kāta. Attiecīgi jāmēģina atjaunot un tikai arī tajā augšā viņu var atjaunot, jo uz lejā tas zaru vairāk nav. Tāpēc ir pareizi veidot viņus kausa formā, laicīgi, vidu izgriežot ārā. Un attiecīgi uz malām arī atstājot vairāk jaunos zariņus. Un katru gadu atkal vecos izgriežot un atstājot atkal jaunākus.